Merilende ir 9. mazākā štats Amerikā, un ja tā pazustu rīt, jūs iespējams to nepamanītu. Vismaz sākumā. Nekādas tūlītējas panikas, nekādu steidzamu ziņu virsrakstu, nekādas sajūtas, ka kaut kas svarīgs būtu pazudis. Uz mirkli šķistu, ka nekas nav mainījies. Un tad, klusi, lietas sāktu izgāzties. Saziņa, militārā koordinācija, dati un tirdzniecība – viss sāktu klibot. Dažu dienu laikā sekas nebūtu tikai pamanāmas, tās būtu neiespējami ignorēt. Jo Merilende nav tikai maza, tā ir arī nemanāma, un šobrīd tā ir zem spiediena. Ja Merilende izgāzīsies, tas nešķitīs kā lokāla problēma. Tas šķitīs, viss apstājies vienlaikus. Merilendes izmērs tai dod priekšrocību. Tā atrodas pašā visa vidū. Tā robežojas ar Pensilvāniju, Virdžīniju un Vašingtonu DC. Tās visas ir tepat blakus. Un tas padara šo vietu ļoti izdevīgu gandrīz jebkam. Jo daudzos veidos Vašingtonas DC zaudējums ir Merilendes ieguvums. ASV galvaspilsētai ir neparasta sistēma. DC ir blīvi apdzīvota, pilna ar valdības ēkām un tajā dzīvo gandrīz 700,000 cilvēku. Tas nozīmē, ka dažas no valdības svarīgākajām funkcijām ir jāizvieto citur. Parasti pirmā izvēle ir Virdžīnija. Kvantiķo, Ārlingtona, Norfoka – tās visas uzņem nacionālas iestādes, taču tās ir izkliedētas. Lielā daļā štata joprojām trūkst spēcīgas federālās klātbūtnes. Merilendā ir citādi. Šeit tas ir neizbēgami. Tuvums, blīvums, centra tīkls – tas viss saplūst vienā nelielā teritorijā. Federālā valdība ir lielākais darba devējs štatā, un liela tās daļa koncentrējas vienā vietā – Fort Meadā. Tikai 23 jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Vašingtonas DC atrodas Forts George G. Meads. Milzīga armijas bāze, ko daudzi dēvē par Amerikas Savienoto Valstu valdības smadzenēm. Tās sienās atrodas Nacionālās drošības aģentūra, vieta, kur patiesībā notiek dažas no valsts visjutīgākajām operācijām. Un tas ir tikai virspusējs ieskats tajā, kas atrodas šajā vienā vietā. Kopš 2010. gada Forts Meads ir arī ASV kiberpavēlniecības mājvieta. Jaunākā fronte izlūkošanas karos. Šeit esošie datori ne tikai nodrošina interneta darbību, bet arī aizsargā pašu valsti. Katrs ziņojums, katrs darījums, katra slepenā misija iziet cauri šīm sistēmām. Un tas nav tikai par datiem, tas ir arī par cilvēkiem. Forts Meads arī ir mājvieta citām aģentūrām, kas koncentrējās uz kodu laušanu, drošus sakarus un izlūkošanas operācijām. Citiem vārdiem sakot, ja kaut kas ir jātur slepenībā, Merilende ir tā vieta, kur Amerika to glabā. Vai pati Merilende spēs nosargāt šos noslēpumus no pieaugoša jūras līmeņa un novecojošiem tiltiem, ir pavisam cits jautājums. Merilende atrodas unikālā pozīcijā. Tā būtībā ieskauj federālās valdības varas centru, bet pati nav tā sastāvdaļa. Aptuveni 5% no visa štāta darba spēka ir atkarīgi no viena darba devēja. Tāpēc lēmumi neietekmē tikai Merilendu, tie tiek īstenoti ar tās starpniecību. Tas šķistu kā iemesls, kāpēc Vašingtonai būtu jābūt ieinteresētai saglabāt Baltimoru un Merilendu kopumā veselīgu un labi finansētu. Taču tā nav vienmēr. Tas nav tikai par tuvumu, tas ir arī par politisko krāsu. Merilende ir viens no politiski viendabīgākajiem štatiem valstī kopš 1992. gada, katrās prezidenta vēlēšanās pārliecinoši balsojot par Demokrātu partiju ar divciparu pārsvaru. Tās kongresa delegācija pārsvarā ir demokrātiska, lai gan izmaiņas vēlēšanu apgabalos varētu apdraudēt dažas vietas. Abi senatori ir stingri demokrāti, tāpat kā gubernators. Tāpēc, kad demokrāts ir Baltajā namā, Merilende parasti jūtas diezgan droši. Bet, kad situācija mainās, viss kļūst nenoteikts. Katra jaunā administrācija pieņem tūkstošiem lēmumu par to, kā sadalīt federālos resursus. Ir neizbēgami, ka vienmēr ir uzvarētāji un zaudētāji. Tas ietver lielus lēmumus, piemēram, kur izvietot jaunas iestādes, un Merilende ir zināmā mērā pasargāta no mainīgām noskaņām šajā jautājumā. Priekšrocības, ko sniedz tuvums federālajiem centriem Merilendā un Virdžīnijā, ir vienkārši pārāk lielas, lai tās ignorētu. Taču ārpus federālā īpašuma štats joprojām lielā mērā paļaujas uz valdības lēmumiem. Katrs galvenais resurss, katra būtiska sistēma ir atkarīga no lēmumiem, kas tiek pieņemti tālu ārpus tā robežām. Lēmumi, kas var izplatīties pa reģionu tādā veidā, kā daudzi nemaz neapzinās, un štats nevienmēr spēj tos ietekmēt. Merilendes štata politika pievieno vēl vienu nenoteiktības slāni. Pieprasījumi pēc ostas modernizācijas, tiltu remonta vai sabiedriskā transporta uzlabojumiem reti kad tiek apstiprināti automātiski. Atbalsts plūst vieglāk vienas administrācijas laikā, bet citas laikā katrs priekšlikums tiek rūpīgi izvērtēts.
Taču, kad ir krīze, visi parasti ir vienā pusē. Gandrīz katrs lielākais apdzīvotais centrs atrodas pie ūdens. Tāpēc, kad tuvojas vētras, Mērilenda ir pakļauta riskam. Un atšķirībā no lielākās daļas piekrastes reģionu, Mērilendas svarīgākās sistēmas atrodas tieši ugunslīnijā. Viena elektrotīkla kļūme var apturēt galvenās operācijas. Bojājumi militārajai tehnikai var apturēt būtiskas misijas. Infrastruktūras problēmas var paralizēt veselu pilsētu vai pat štatu. Ņemies, piemēram, Francisa Skota Key tiltu, kas šķērso Patapsko upi Baltimoras centrā. Katru dienu Baltimoras osta pārkrauj preces vairāk nekā $100 miljonu vērtībā. Tā ir artērija, no kuras atkarīga visa ekonomika. Vismaz tā tas bija līdz 2024. gada martam. Bija nepieciešams tikai viens incidents, lai parādītu, kas notiek, kad sistēma bez rezerves iespējams sabrūk. Kravas kuģis MV Dolly zaudēja jaudu un sāka dreifēt. Tika izsaukts Mayday signāls tieši laikā, lai apturētu satiksmi. Ankurs tika nomests, taču ar to nepietika. Kuģis turpināja virzīties tieši uz tiltu. Kuģis ietriecās dienvidrietumu balstā. Daļa konstrukcijas gandrīz uzreiz sabruka un iegruva ūdenī zem tās. 6 būvstrādnieki gāja bojā. Taču īstā ietekme nebija sabrukums. Tā bija viss, kas līdz ar to apstājās. Un sekas bija jūtamas vēl gadiem ilgi. Dažu stundu laikā osta bija paralizēta. 11 kuģi palika iesprostoti, bez iespējas izkļūt, kamēr atvērts palika tikai šaurs kanāls. Viena gruveša novākšana prasītu nedēļas, bet tilta atjaunošana – gadus. Īstās briesmas. Šī osta pārkrauj vairāk automašīnu un lauksaimniecības tehnikas nekā jebkura cita valstī. Kad šī plūsma pēkšņi apstājas, deficīts ātri izplatītos. Nebija neviena vienkārša apvedceļa, nebija paralēlas sistēmas, kas varētu uzņemt šo triecienu, un šeit nodarītie zaudējumi neaprobežotos tikai ar Mērilendu. Maersk, kuģa čartera kompānija, uzreiz zaudēja 2% no savas akciju vērtības. Bloķētā osta izraisīja lielas piegāžu kavēšanās gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan ārpus tām. Pārvadātājiem bija grūti atrast alternatīvas ostas, kur izkraut savas preces. Virssemē satiksme pa I-695 joprojām tiek novirzīta pa lieliem apvedceļiem, īpaši kravas automašīnām. Tiek lēsts, ka jaunais tilta posms tiks pabeigts tikai 2030. gadā. Nav iespējams precīzi noteikt finansiālos zaudējumus. Liela daļa no tiem radās uzņēmumiem visā Baltimorā un ap ostu. Labākie novērtējumi – vairāk nekā $4 miljārdi ekonomiskās aktivitātes apstājās kopā ar tiltu. Un pats sliktākais ir tas, ka nav nekādas garantijas, ka tas nevarētu notikt vēlreiz. Vienīgais, kas ir garantēts, ir tas, ka tu nospiedīsi abonēšanas pogu. Tas ir vienīgais veids, kā pārliecināties, ka nepalaidīs garām nākamo padziļināto ieskatu par to, kā ģeogrāfija ietekmē riskus, kurus tu nevienmēr pamani. Francisa Skota Key tilta sabrukums nebija saistīts ar korupciju, nolaidību vai nekvalitatīvu uzturēšanu. Patiesais iemesls bija daudz vienkāršāks un, ja man jautā, arī daudz satraucošāks. Tā ir komercdarbības milzīgā koncentrācija un precīzā organizācija šajā reģionā. Efektivitāte radīja ievainojamību. Viena kļūda Mērilendā nepaliek tikai vietējā līmenī. Tā izraisa domino efektu, kas viļņveidīgi izplatās pa reģionu gadiem ilgi un prasa milzīgu federālo iejaukšanos, lai atgūtos. Tāpēc jautājums atkal mainās. Kas notiek, ja tas nav tikai viens bojājums? Sākotnējais haoss ilga 11 nedēļas. Lielāko daļu šī laika tikai šaurs kanāls ļāva ostai kaut cik darboties. Līdz 10. jūnijam satiksme tika atjaunota, taču tas bija tikai pirmais šķērslis. Tāda uzmanība tika pievērsta lielākajam uzdevumam – atjaunošanai. Sākotnēji tilta nomaiņa tika lēsta zem $2 miljardiem. Dažu mēnešu laikā šī summa bija vairāk nekā dubultojusies. Pozitīvā puse – federālā valdība iesaistījās, lai sektu izmaksas. Taču pat ar šo naudu pilnīga funkcionalitātes atjaunošana tik nozīmīgā reģionā prasītu gadus. Koncentrācija rada efektivitāti, taču tā arī neatstāja vietu kļūdām. Par laimi, militārie spēki atrodas tuvumā, lai gan tas var padarīt to par vēl lielāku mērķi. 45 km uz dienvidiem no Fort Meadas atrodas apvienotā bāze Andrewsa, kas ir Kolumbijas apgabala gaisa Nacionālās gvardes štābs. Papildus atbildībai par svarīgām helikopteru operācijām Vašingtonas apkaimēm, šī ir arī bāze, kur atrodas Air Force One. Tātad tagad te koncentrēta ir ne tikai izlūkošana, bet arī valdības darbības nepārtrauktība. Trešā vieta atrodas tālāk. Aberdīnas izmēģinājumu poligons aptuveni 50 jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Fort Meadas. Vairāk izolēta, vairāk kontrolēta, un tieši tāda, kādu jūs sagaidītu no vietas, kur militārā tehnika tiek pārbaudīta līdz galējībai pirms tās izvietošanas.
taču šī izolācija darbojas abos virzienos. Šeit pārbaudītais nav tikai spēcīgs, tas ir eksperimentāls, slepens un neaizvietojams. Taču attālums vairs neko daudz nenozīmē. Tālsitiena uzbrukums dažām vietām Merilendā varētu iznīcināt ievērojamu daļu valsts drošības infrastruktūras, padarot galvenās aģentūras aklas tieši tajā brīdī, kad tās ir visvairāk nepieciešamas. Un satraucošākais ir tas, ka varbūt pat nav vajadzīgs ienaidnieks. Kī-tilts parādīja, kas notiek, kad viena artērija pārstāja darboties. Merilendā tādu ir desmitiem, un ūdens līmenis ceļas pie visiem tiem. Merilendas Universitātes vides zinātnes centrs iezīmē drūmu nākotni, kurā pludmales tiek izskalotas, salas kļūst neapdzīvojamas un tiek zaudēti miljoniem dolāru. Zaudējumi nebūs mērāmi colās, bet gan pēdās. Skatoties tuvākajā nākotnē, zinātnieki uzskata, ka jūras līmenis ap Merilendu līdz 2050 gadam varētu paaugstināties par 1 līdz 1,6 pēdām. Līdz 2100. gadam dažās vietās ūdens līmenis varētu paaugstināties līdz pat 5 pēdām, apludinot piekrasti. Šāda līmeņa celšanās ne tikai apludina pludmales. Tas apdraud svarīgu piekrastes infrastruktūru, piemēram, zemajā vietā esošo ASV Jūras akadēmijas pilsētiņu Anapolē, kā arī galvenās ostas, transporta un komunālo pakalpojumu objektus Baltimoras apkārtnē, kas atrodas pašreizējā vai tuvu pašreizējam paisuma līmenim. Ekstrēmos prognožu scenārijos, kur ūdens līmenis paaugstinās gandrīz par 6 pēdām, riskam būtu pakļautas ne tikai pludmales. Zem draudiem nonāktu visi Merilendas ekonomiskie centri. Baltimoras osta varētu pārplūst, apludinot dažas no lielākajām štata turisma apskates vietām. Lielas daļas Anapolis, kur atrodas štata valdība un nozīmīgas federālie militārie objekti, arī būtu pakļautas riskam. Kad ūdens sasniedz šādu līmeni, tas vairs nav jautājums par pielāgošanos. Tas kļūst par pārvietošanās jautājumu, un brīdinājuma zīmes jau ir redzamas. Pēdējo gadu laikā Merilendas saules purvi ir sākuši izmirt, jo vairs nespēja pietiekami ātri uzkrāt nogulumus, lai izdzīvotu pieaugošo paisuma apstākļos. Bez šiem dabiskajiem aizsargiem piekraste kļūst daudz ievainojamāka pret eroziju un vētras uzplūdiem. Anapolē un Baltimorā jau sāk ziņot par biežākiem plūdiem pēc stiprām lietusgāzēm, kas palielina māju, ceļu un kritiskās infrastruktūras apdraudējumu. Iedzīvotāji tagad jautā, vai Merilenda paliks apdzīvojama, ja tas turpināsies. Laiks iet uz beigām. Salas iedzīvotāji un atpūtnieki katru gadu redz arvien mazāk savas iecienītākās vietas. Ocean Cityjā viena dārga plūdureize varētu iznīcināt visu turisma sezonu, slēdzot atrakciju parkus un piejūras uzņēmumus, kā rezultātā zaudējumi varētu sasniegt 2 līdz 3 miljārdus dolāru. Un tas vēl nav sliktākais scenārijs. Česapīkas reģionā ir viens no augstākajiem zemes atkāpšanās rādītājiem austrumu piekrastē. Eksperti saka, ka ir tikai laika jautājums, līdz dažas salas kļūs neapdzīvojamas. Piekrastes ekosistēmām draud iznīcība, apdraudot augus un dzīvniekus. Dabai nav vajadzīgs mērķu saraksts, bet Merilendas ienaidniekiem gan. Un karte, pēc kuras viņi darbojas, izskatās ļoti līdzīga tai, kuru es tikko aprakstīju. Taču ne katrs drauds ir nejaušs. Kā federālo operāciju centrs, Merilenda ir augstu jebkura terorista vai sabotiera mērķu sarakstā. Kopš 11. septembra drošības līmenis ir sasniedzis nepieredzētus augstumus, novēršot plaša mēroga uzbrukumus. Taču ir lietas, kurām valdība nevar sagatavoties, un pretterorisma eksperti brīdināja, ka pārsteigumu uzbrukuma risks atkal pieaug. Lielākais mūsdienu drauds var arī nebūt fizisks. Tādas pilsētas kā Baltimora, lai arī nav galvenais mērķis salīdzinot ar Vašingtonu vai federālajiem centriem, tomēr ciestu. Atveseļošanās varētu būt lēnāka salīdzinot ar drošākām teritorijām. EMP uzbrukums, kas traucētu sistēmas Fort Meadā, tieši pasliktinātu izlūkošanas koordināciju un reaģēšanas spējas, vēl vairāk palēninot reģiona atveseļošanās centienus. Taču mūsdienu augsto tehnoloģiju pasaulē EMP varētu nemaz nebūt nepieciešams. 2020. gadā Krievijas hakeri vairākus mēnešus uzturējās ASV valdības tīklos, tostarp sistēmās, kas bija savienotas ar NSA Fort Meadā, pirms kāds to pamanīja. Viņi neizlauza durvis, viņi ienāca caur parastu programmatūras atjauninājumu. Aģentūras, kuras nebija nopietni ietekmētas, izteicās. NSA klusēja, un tas ir zīmīgi. Plaša mēroga kiberuzbrukums, kas paredzēts federālās valdības infrastruktūras darbības apturēšanai, izraisītu būtisku sistēmu haosu. Merilenda tiktu tieši ietekmēta. Tā kā Fort Meada visticamāk būtu viens no mērķiem, transports un komunālie pakalpojumi varētu tikt paralizēti, radot ilgstošus traucējumus gan valdības darbībai, gan iedzīvotājiem. Merilenda atrodas tik tuvu federālās valdības centram, ka jebkādi traucējumi tur uzreiz izplatās ārpus tās robežām,
atņemot štatam resursus, un arī Vašingtona, Kolumbijas apgabals varētu būt apdraudēta. Taču pārāk liela federālās valdības uzmanība rada arī savas sekas. Ikdienas braucieni un rutīna nepārtraukti tiek ietekmēti, dzīvojot tik tuvu varai. Piemēram, pēc 11. septembra teroraktiem pastiprinātās TSA pārbaudes vispirms tika ieviestas Baltimoras lidostā. Jautājums, uz kuru neviens Vašingtonā nevēlas atbildēt, ir: kas notiek, ja abi šie mehānismi izgāžas vienlaikus? Un vai politiskā sistēma, kurai būtu jārēģē, spēj vienoties, ka ir krīze, pirms tā patiešām sākas? Paldies, ka šodien pievienojāties man! Ceru, ka jums patika šis video. Ja vēlaties redzēt vēl vairāk šādu video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā MapPack.